Mani sauc Arturs Akmens. Man ir zemnieku saimniecība Laši, kuri atrodas pie Jēkabpils Ābeļu pagastā. Mēs audzējam graudaugus, rapsi, pupas, zirņus. Ar ziemas laikā bišķi nodarbojamies ar savu mežu. Izkopjam, sagādājam sev malku, kaut ko pārdodam. Līdz ar to arī darbiniekiem ir darbs ziemas periodā. Lauksaimniecībā es nonācu apmēram 1993. gadā, kad visi sāka tajā virzienā skatīties un darboties. Mēs pārcēlām mantoto zemi no Zemgales uz šejieni, jo šeit es dzīvoju pie Jēkabpils. Un sākumā, protams, bija padomu tehnika. Braucu gan ar kāpurķēžu traktoru, gan ar krievu sējmašīnām sēju. Protams, šodien tas viss ir daudz savādāk. Viss ir attīstījies, pateicoties mūsu iespējām, ņemt kredītus un Eiropas atbalstus izmantojot, ir pilnīgi savādāk. Lielākās grūtības un izaicinājumi lauksaimniecībā ir dažādi. Protams, visam pāri stāv daba, kas regulē daudz ko. Šodien jau arī birža, kura nosaka graudu cenas, kurām jāseko līdzi. Tās ir tā kā divas ruletes, ka mēs spēlējam. Gan pa cenām, gan sacenšoties ar laika apstākļiem. Pirmkārt, esmu atradis spēku savos vecākos, ņemot vērā viņu piemēru, kā viņi dzīvojuši, strādājuši, mani mācījuši. Otrais, man arī kaut kāds tāds bišķi azarts laikam ir. Ja ir grūti situācijas smagas, tad vienalga vajag atrast izēju. Pagaidām man ir izdevies to izdarīt. Paldies gan jau vecākiem un arī tam augšā. Latvieši laikam ir nākuši no viensētām, un šīs mantojums vēl visiem ir saglabājies zemapziņā. Tāpēc katrs saimnieks ir saimnieks savā saimniecībā, un viņš arī kopējā lietā grib it kā saimniekot tā kā priekš sevis vairāk. Līdz ar to kooperatīvā sastāvēt un tur darboties nav nemaz tik vienkārši, jo tur ir jāņem vērā citu intereses. Mans vēlējums ir tomēr visiem kopā saprast, ka gan kooperatīvos, kur kopā varam saimniekot, gan arī sabiedriskajās organizācijās, kur būtu jāsastāv visiem, lai varam aizstāvēt labāk savas intereses, jo tikai kopīgi lielā saimē mēs varam daudz vairāk paveikt.